Šodien eksperimenta dienas grāmatā redzēsiet. Konkurss uzņem apgriezienus. Cīņā dodas Latvijas labākās komandas. Eksperiments. Ko jūs zināt par olām? Mēs apgalvojam, ka 4 olas var izturēt cilvēka svaru. Šogad konkursam eksperiments pieteicās 188 komandas no visas Latvijas. Ir pagājuši 2 mēneši un sacensību par kāroto vietu finālā turpina 31 komanda. Labākie no labākajiem. 5 vislabāko vidū Rīgas reģionā iekļuvušas 2 vienības no Siguldas valsts ģimnāzijas. Puišu komanda Kvarki un meitenes Jautrītes. No sākuma bija doma veidot jaukto komandu, bet pēc tam mēs izdomājām, ka mēs varētu taisīt gan puišu, gan meiteņu komandas. Tieši no mūsu klases, bet tieši puišu komandai tika 2 fizikas skolotāji. Mēs šobrīd esam 3. vietā. Mums ir gājis dažādi rēķinot uzdevumus, bet mēs saprotam daudz vairāk par elektrību, izpratni, vispār par fiziku kopumā. Un arī kā strādāt komandā, jo tas vienmēr var noderēt. Svarīgākais bija tas, ka mēs vienkārši regulāri strādājām. Par otru komandu var teikt, ka tur ir arī spēcīgi kandidāti. Tur ir gudri puiši. Otrā komandā ir gudri puiši, kas arī attiecīgi to lietu arī varēja izvilkt līdz galam. Manis lielākais pārsteigums, tas pozitīvais pārsteigums ir tas, kā viņas ir mainījušās šajā laikā. Jo sākumā tiešām varēja just, ka ir kādas lietas, kas ir aizmirstas, ka ir kādas lietas, kas vēl nav zināmas. Ja? Un tad uz konkursa beigām, uz tās otrās kārtas uzdevuma risināšanas beigām jau pašas rēķināja un darījās tā, ka man pat nebija nekas tur jāsaka. Rīgas Teikas vidusskolas komandai Elektroteika neizdevās pievārēt konkurentus un no cīņas par konkursa galveno balvu aizraujošu ceļojumu nācās izstāties. Tomēr Teikas fiziķiem tika unikāla iespēja LNT studijā eksperimentēt kopā ar pašu Albertu Einsteinu, jeb konkursa fināla tiešraides vadītāju Kristapu Tālbergu. Kā darīs ein Spuldzīti, ja to ievietos in diesen Mikrowellenkrasen? Un vai richtig, ka marinēt gurķi spēj kvēlot un mirdzēt kā tāda lampen? Cilvēki ir gribējuši eksperimentēt, lai uzzinātu kaut ko jaunu un interesantu. Cilvēkiem iespējams ir jauna atklājuma, ir jauna pieredze. Un cilvēkiem tas īstenībā ir aizraujoši. Dažreiz pārsteigti cilvēki ir, vai arī tieši otrādi bija ceļš kaut ko citu. Kaut vai tas pats eksperiments ar olu tajā mikroviļņkrāsnī. Man bija tas interesanti, jo es to nekad nebiju darījusi. Man tas pats stāsts ar olu, tā kā negaidīts eksperiments bija mājās. Es paņēmu leduskapī olu un gribēju uzsildīt to. Ieliku mikroviļņu krāsnī, pats aizgāju pie televizora un pēkšņi bija sprādziens virtuvē. Uzmanību! Konkursa skatītājiem balvā žurnāla Ilustrētā zinātne gada abonements. Lai varētu pretendēt uz balvu, pareizi jāatbild uz jautājumu, kur atrodas pasaulē vienīgā zemūdens laboratorija, kuras uzdevums ir pētīt koraļļu rifus. Starp citu, atbildi var meklēt Ilustrētās zinātnes aprīļa numurā. Atbildes jāiesūta gan kanāla 2, gan eksperimenta Twitter kontos. Vai taisnība, ka ar dažām olām pietiek, lai izturētu cilvēka svaru? To ir gatava pārbaudīt Neratas komanda ZKH, viena no 5 labākajām eksperimenta komandām Zemgalē. Mani sauc Aija. Es svaru 48 kg un es domāju, 20 olas mani noturēt. Mani sauc Mārtiņš. Es svaru 80 kg. Un, manuprāt, 4 solis ir pilnīgi pietiekami, lai mani noturētu. Bet neizspieda uz vienu. Vienkārši tas ir tāpēc, ka uz vienu. Cik platas kāds? Šeit, jā. Vai arī vajag vienkārši vairāk, lai šā kājas. Ja paņemtu šo te olu
Vienkārši, lai jūs tiešām varētu redzēt, ka tās olas ir ļoti izturīgas. No divām pusēm tikai spiežot, to ļoti viegli varētu pārspiest. Bet, ja jūs ielikt to olu iekšā šādi te, pilnīgi dūrē, no visām pusēm censtos viņu saspiest, tā, kad pilnībā tā roka ir apkārt, tad ola paliek vesela. Un šajā eksperimentā vislabāk var nostāties tieši tad, ja ir kaut kas, kas spiedienu izlīdzina uz olas virsmu. Katra no 4 olām tiek rūpīgi iepakota vatē. Konstrukcija iztur nevien komandas kapteini Daci, bet arī smagāko no puišiem Deniju. Nu, pamēģināt grib visi. Tikai viena no komandas izveidotajām olu platformām ir izturējusi eksperimentu, un viņa apņemas pilnveidot savas prasmes olu konstrukciju veidošanā, jo ir taču skaidrs, arī 4 olas var noturēt cilvēku. Ja mēs paskatāmies uz šādu te olu, līdzīgi tā kā vistai viņa riktīgi ir uztaisīta, lai tas spiediens sadalītos no visām pusēm, un attiecīgi to olu būtu grūtāk saspiest. Lai vienlaicīgi varētu stāvēt uz 4 olām, tad ļoti svarīgi ir to svaru sadalīt vienlaicīgi uz visām 4. Jo varēja ļoti labi just, ja nostājās uz vienu no pusēm, tad uzreiz olas saplīst. Ja jūs mājās no lieldienu priekiem palikuši pāri olu kalni, droši mēģiniet un eksperimentējiet. Bet nākamnedēļ esiet gatavi pārdrošam eksperimentam, jo Rīgas komanda 6 transistori ir gatava atklāt patiesību par Holivudas grāvēju trikiem. Es domāju, ka tā varētu notikt, jo monētā tomēr tas ātrums būtu liels diezgan. Es domāju, ka tas nav iespējams. Manuprāt, nē, bet filmās iespējams, ka var tā. Es domāju, ka tās droši vien ir vienkārši tās pieņēmums, kurš noteikti ir apgāžams, jo ir ļoti maz iespēja, ka trāpīs tieši par to cilvēku.